Čau, čau! Šodien šādi te pie Raiņa tematiski. Jā, es atceros, ka studiju laikos nācu šeit paraudāt pie Raiņa, kad bija grūtākas dienas pēc neveiksmīgām sesijām. Vai grūtām. Sen neesmu nākus te paraudāt, bet arī nav prasījies. Tā kā slava Dievam, ka dažādi laiki ir bijuši un jā, ka šodien var sēdēt šeit ar citu sirdi, ar citu stāvokli un ir īstenībā tik krūti tā kā kaut kā paskatīties atpakaļ, jo Bībelē rakstīts neaizmirsti, ko es tev esmu labi darījis, neaizmirsti un jā, pēc šodien jūtos īpaši priecīga. Jā, un šodien 13. psalms. Jā, slava un pateicība Tev, Tēvs, paldies par atkal jaunu dienu. Jā, paldies, Tēvs, par visādiem jau piedzīvojumiem, kādi ir bijuši. Jau arī, kamēr es lasu šos psalmus, un jau caur šiem 13 psalmiem jau ir tik daudz, kas noticis, ir tik daudz, kas pamainījies, un daru, ka arī Tev, un jā, slava un pateicība Tev, Tēvs, un jā, mēs lūdzam, ka arī šodienā mūsu vārdi atspirdzini, dod mums prieku, jā, pacietību, savus svētā gara augļus. Jā, vadi mūs savā vārdā. Amen. 13. psalms. Cik ilgi, ak, kungs. Tā kā būs bišķiņ tāds Dāvidam. Ir arī priecīgās dziesmas. Bet tagad tā. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Cik ilgi, ak, kungs, tu neliksies zinis par mani? Cik ilgi tu atslēpsi savu vaigu no manis, cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē, dienā bēdāties savā sirdī, cik ilgi mans ienaidnieks pacelsies pār mani, raugies šurp, paklausi mani, kungs, mans Dievs, dari manas acis podras, ka es neaizmiegu nāvē, lai mans ienaidnieks nesaka, es esmu uzvarējis, un lai mans pretinieks nelīgsmo, kad es krītu. Es ceru uz Tavu žēlastību, mana sirds ir līksma par Tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. Es ceru uz Tavu žēlastību, mana sirds ir līksma par Tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. Jā, tāda ir dziesma. Jā, Tēvs, un šodien es gribu tiešām pateikties, kad es zinu, ka šis psalms ir bijis arī mana realitāte, un es esmu vienkārši sēdējis, ka es neizlasīju pirms tam šo psalmu, un es vienkārši jūtos īpaši pateicīgi, kad es esmu vienkārši izmisumā sēdējis šeit, un tas nav bijis saistīts tikai ar studijām, bet vispār tas bija vienkārši ļoti, ļoti grūts laiks, tā kā es biju ļoti apjukusi, un jā, un arī biju atmetusi starp citu Dievu, un jā, tik ļoti, ļoti žēl, ka man studijās nebija Dieva. Tā kad arī drīzāk pretējās lietas, un iekšēji mocījos, jā, ļoti, ļoti mocījos, un nevarēju saprast, kā lai es sev palīdzu, ko lai es izdaru, un jā, tās pasakos, ka, jā, kad man vairs nav jāsēž šeit pie Raiņa un jāmokās un jāraud, un tā kā apjukumā jābūt, tās pasakos par visu, no kā tu esi izvedis mani, paldies tās par to visu, no kā tu mūs esi izvedis, ka tu esi bijis tā atbilde, mums ir bijis izmisums, nav lielāks izmisums, kā būt bez tevis, un jā, es ticu, ka katra dvēsele vienkārši ir tā kā izmisumā bez Tevis, Tēvs, un es īpaši lūdzu arī Tēvs, jā, par cilvēkiem, jā, kas arī mokās, un jā, arī par akadēmiju, jā, Tēvs arī, kas ir šajā mākslas pasaulē, kuriem ir daudz tāds dvēseles darbs un tādi meklējumi, Tēvs, lūdzu
lūdzu, ka tie vainagojās ar atbildēm. Palīdz Tēvs tikt cauri visādiem pretestībām, rebellion un visādiem ievainojumiem. Un ka es gan apkārt sev redzēju tik daudz ievainots cilvēku šajā mākslas pasaulē, tik daudz arī atspoguļots tiek šajā mākslā, kad cilvēki rada no saviem ievainojumiem kaut kādus tumšus darbus, okultus darbus. Un es pati tā darīju un nevarēju saprast, kāpēc es tā mokos. Jā, Tēvs, tiešām ved pie sava skaidrā ūdens un arī šodien varu par to lūgt katru dienu. Un, jā, es ceru uz Tavu žēlstību, mana sirds ir līksma par Tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. Un Tās, ka mēs varam atrast sevi šodienā, ka mēs varam to dziedāt, mēs varam līksmot, mana sirds ir līksma. Un Tās, paldies, ka mums nav jāsako kādam tādam kultūras, jā, arī latviskajai kaut kādai kultūrai. Man tas vai, ka tā nav mūsu identitāte. Mūsu identitāte ir būt Taviem bērniem, ka mēs esam Tavi bērni. Un nav lielāka prieka, kā dzīvot tajā, nav lielāka prieka pēc kā vadīties, nav lielākas piederības. Ka tas stāv pāri visam, pāri visam, kas man ir paticis, pāri visam, kur es biju tik ļoti, tādā latviskajā identitātē. Tās, ka tas nestāv blakus dievbērnības identitātei. Tās, un paldies, ka mēs varam Tavā vārdā lasīt, atjaunoties, saprast, kāda tā ir. Kāds ir mūsu radītājs, kāda ir mūsu identitāte, ka mēs varam sevi iepazīt. Tās nav lielākas līgsmības, un tas nav stāsts par to, ka, kā man veiksies, ka es būšu pie Dieva, kā viņš visu mani svētīs, jā, un tā ir, un kad es nācu pie Dieva, man bija tāda, sāpināta, nocietināta sirds, un man bija tāds nosodījums, tā kā likās, un tie bagātie cilvēki, vai, un tā, un Dievs jau to nav nekāds maks, un tad beigās Dievs mani svētī. Man bija tāds, tā kā, laikam jāsāk pieņemt, tā kā tas arī ir, tā ir patiesība, bet, jā, es lūdzu Tās, ka pāri visam, ka mēs meklējam Tavu sirdi, ne tikai Tavu roku, ne tikai Tavu svētību, bet ka mēs meklējam, kā mēs jau esam radīti Tevi mīlēt un būt mīlētiem no Tevis. Jā, lai nāk mierinājums katram vienam, kurš ir mocībās kādās, tiešām, gribas teikt arī, nāc ārā no tiem prāta pinekļiem, nāc ārā no visām tām šaubām, no tā, kas tevi nomāca, ka tu viens pats esi kaut kur vai mājās vai ikdienā, ka viss tas, kas nekas īstenībā ārējais, bet tas, kas viss iekšējais, es saku, nāc ārā, paskaties apkārt un tu ieraudzīsi, ka Jēzus tev pasniedz roku. Viņš nevar vien sagaidīt. Atceries, ka viņa acis vienmēr meklē tavas acis, vienmēr. Jā, viņš nekad nav novērsies, viņš nekad nav kaut kur distancē. Viņa acis vienmēr meklē mūsu acis, un viņš nekad nav noguris no mums. Jā, paldies, Jēzu. Jā, lai tev forša brīnišķīga diena. Un, jā. Redzēsim, ko Dievs darīs vēl šodien. Čau!